Arī visiem, kas skatās mums tiešraidē, un mēs arī priecājamies, ka jūs pieslēdzaties, bet vēl lielāks prieks ir tie, kas ir klātbūtnē, jo vienmēr klātbūtnē ir labāk būt nekā otrā pusē, ticiet man. Šeit uzreiz var just gan svaidījumu, gan tādus kopības sajūtu, un šeit vienmēr var saņemt aizlūgšanas personīgas, tā kā jūtaties šeit brīvi, esat svētīti visi, un šajā rītā mēs lūksim, un tad mēs slavēsim. Paldies Tev, Tēvs, ka mēs šajā rītā varam šeit sanākt. Es pateicos, Tēvs, par šīm brīnišķīgām telpām, Dievs, ko Tu mums iedevi šeit, ka mēs varam šeit sanākt, Dievs, kā Tavu bērni, kā latviešu tauta, Dievs. Es tiešām lūdzu, lai Tu svētī mūs, Dievs, un piepulcini vēl vairāk cilvēkus, Dievs, ka mēs varam, Dievs, nākt un šeit un būt Tavā klātbūtnē, Tēvs, dalīties ar savām sāpēm un priekiem, Dievs. Un es pateicos, Tēvs, kad šis gads priekš mums būs īpašs gads, Dievs, izrāviena gads. Un es Tev pateicos, Tēvs, kad mēs redzēsim lielas lietas vēl, Tēvs, ko Tu dari un ko Tu darīsi, Dievs. Es lūdzu svētī katru, Dievs, kas mūs skatās, un katru, kas šeit ir atnācis, katru ģimeni, Dievs, svētī. Un es lūdzu, Dievs, tie, kas ir šodien apslimuši, tie, kas ir palikuši mājās, kur šodien nevarēja šeit būt slimības dēļ, es lūdzu, Tēvs, lai Tu esi pie katra, Dievs, un lai Tu katru dziedini šajā brīdī, tur, kur viņš ir. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Esiet svētīti un visi kopā šodien priecīgi iesāksim šo dievkalpojumu ar slavas dziesmām, jo Dievs savā vārdā mūs aicina slavēt, priecāties, dejot viņam ar visu, kas tu esi, ar visu savu būtību. Tā kā nepaliec tikai savā beņķī, bet arī līdzdarbojies ar savām plaukstām un savu ķermeni, lai Dievs tiešām darbojas tevī un caur tevi. Tu savā vārdā aicini mūs priecāties un gavilēt, tevi slavēt, dziedot, dejojot. Tavs vārds ir svēts un nemainīgs, darbi tavi brīnišķīgi, neklusēšu, jo tu dāvā prieku man. Vēlos tevi slavēt, dejot, priecāties un tevi slavēt, dejot, priecāties un tevi slavēt, dejot, priecāties, lai Tev gods. Tik daudz Tu laba darījis, piedevis un mīlējis, mana sirds, lai pateicībā vēlos darīt zināmu citiem Tavu godību, tādēļ Tavu vārdu droši teikšu es. Vēlos Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties, lai Tev gods. Un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties, lai Tev gods. Visa radība teica Tavu vārdu, Kungs pār zemi un debesīm. Mana sirds priekā gavilē, tādēļ nespēju klusēt. Vēlos Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties, lai Tev gods. Lai Tev gods un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties un Tevi slavēt, dejot, priecāties, lai Tev gods. Lai Tev gods, lai Tev gods. Halleluja. Tās tiešām mēs pielūdzam Tevi. Tu esi Dievs, kurš bija,
ir un būs mūžīgi, un mēs Tevi pielūdzam un pateicamies Tev par visu. Mēs pielūdzam Dievu, kurš reiz bija, jo joprojām ir. Mēs pielūdzam to, kurš vienmēr arī būs. Viņš atvēra cietumu un pāršķēla jūru. Mans Dievs, Tev pieder uzvara. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Mēs pielūdzam Dievu, kurš spēj izglābt un dziedināt. Mēs pielūdzam to, kurš vienmēr ceļu rod. Jo viņš krustā nomirā, rīta kaps jau bija tukšs. Tu arvien novēl akmeņus. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Nabagi bijām, nu mēs ķēnišķi, pārkireiz bijām, nu atbrīvoti, viss man ir piedots, es pieņemts caur žēlastību, Tava draudze, lai slavu dzied. Nabagi bijām, mēs ķēnišķi, vergireiz bijām, nu atbrīvoti, viss man ir piedots, es pieņemts caur žēlastību, Tava draudze, lai slavu dzied. Ir prieks un ganāmā mums, ir prieks un ganāmā mums šodien, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim. Ir prieks un ganāmā mums, bez šaubām mūsu Dievs ir šeit, un mēs neklusēsim, Tevi slavēsim, Tevi slavēsim, Tevi slavēsim. Ar Tevi aklais redz, ar Tevi mēmais zied, kas mīris kājās lēc, un sirdis Tevi teic. Ar Tevi tumsā bēg, un mana sirds sauc, esmu brīvs, lai nāk Tava brīvībā. Ar Tevi aklais redz, ar Tevi mēmais zied, kas mīris
brīvība vienmēr nāk mūsu dzīvē. Ne tikai baznīcā, bet visur, kur mēs ejam. Jo mēs varam dejot un mēs varam līksmot jebkur savā istabā, savā virtuvē, dušā, vienalga, kur tu jūti Dievu klātbūt, un tur tu vari dejot vienmēr viņu priekšā. Halleluja. Un ja tu esi izslāpis un izsalcis šodien, un tu gribi vairāk saņemt no Dieva, tad tu esi īstā vietā. Jo Dievs redz tavas slāpes un viņš zina tavu sirdi. Un tas ir viņa apsolījums, ka tiem, kas nāks pie viņa, tiem neslāps ne mūžam. Un ja tu nāc, viņš var piepildīt tās tavas sirds ilgas un tās vietas, kur neviens cilvēks to nevar aizpildīt. Neviens cilvēks to nevar tev iedot. Bet Dievam ir vairāk. Un viņš izkausē to ledu mūsos un pārvērš to dzīvības straumēs. Un lai šī straume plūst tevī un caur tevi uz tām lietām, kur Dievs tev vada. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārvērt palos, jo tevi atzīmes viss. Tu dzīvā ūdens avots, tu dzīvā ūdens klīns, tu ledu pārvērt palos, jo tevi atzīmes viss. Neslāps vairs nekad tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl dzējies, tevī vēl dzējies. Neslāps vairs nekad, tam, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, kuram avots tevī, neslāps vairs nekad, tam, kurš tevī vēl dzējies, tevī vēl dzējies. Tava žēlastības straumēs, lai nomazgāts top viss, no tavas piedošanas akas, lai smēr ik viens, kurš izslāpīs. Tava žēlastības straumēs,
Tēvs, ka Tu nāc pie Dieva. Jo tad, kad mēs paceļam savus acis uz debesīm, kad mēs saucam uz Dievu, kad Dieva gars atnāk mums dzīvē, Viņš piepild mūsu slāpes. Viņš atnāk ar savu garu un piepild tavu dzīvi. Daudzas lietas, kas tev ir maisījuši dzīvot, aiziet no tavas dzīves projām. Viņš atnāk ar savu godību, lai atbrīvot mums no lietām, kas mums neder un kas nav vajadzīgas. Halleluja. Neslāps vairs nekā tam, kuram avots tevī. Neslāps vairs nekā, kuram avots tevī. Neslāps vairs nekā tam, kurš tevī vēl dzējies, tevī vēl dzējies. Neslāps. Pasaka, ka tev nekad neslāps vairāk. Kuram avots tevī, neslāps vairs nekā. Kuram avots tevī, neslāps vairs nekā. Tam, kurš tevī vēl dzējies, tevī vēl dzējies. Slāva, 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 slāva. Paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, ka mēs varam būt šeit, Tēvs. Būt Tavā tuvumā, Dievs. Mēs varam dzert no Taviem avotiem, Tēvs. Paldies, Tēvs, ka Tu piepildi mūs, Dievs. Paldies, ka Tu mūs mīli, Dievs. Un šajā rītā es arī gribu Tev pateikt, ka arī mēs Tev mīlam. Varbūt tik reti mēs to Tev pasakam, bet mēs Tev šorīt gribam pateikt, Tēvs. Mēs Tev mīlam. Nāc ar savu gāru, nāc ar savu klātbūtni. Tu mums esi vajadzīgs vairāk un vairāk. Tēvs, nekas nespēja mūs piepildīt, Dievs, kā Tu mūs piepildi. Nekas nespēja, Dievs, izņemt sāpes no mūsu dzīves, tikai Tu to vari izdarīt, Tēvs. Nekas nevar nomainīt mūsu miesīgo un akmeņaino sirdi pret Tavu sirdi, Dievs, kas nes mīlestību un prieku. Lūdzu šajā rītā, Tēvs, pieskaries katram, kas ir šeit un kas mūs skatās. Lai Tavu godību nāk, Tēvs. Lai mēs no šejienes aiziet pilnīgi izmainīt, Tēvs. Mēs negribam būt tādi, kādi mēs bijām. Es ticu, Dievs, ka Tev šodien ir īpašs plāns priekš manas dzīves. Un es lūdzu, Tēvs, sāc savu darbu pie mūsu sirdīm. Jēzus vārdā. Halleluja. Tu esi svētais, svētais. Tu esi svētais, svētais. Kungs Dievs visvarenais, cienīts Dieva jēs. Tu esi svētais. Pasak šajā rītā. Tu esi svētais,
kopā ar eņģeļiem mēs tevi slavējam. Tu esi svētais, tu esi svētais, kopā ar eņģeļiem mēs tevi slavējam. Tu esi svētais, tu esi svētais, kopā ar eņģeļiem mēs tevi slavējam. Tu esi svētais, tu esi svētais, kopā ar eņģeļiem mēs tevi slavējam. Tu esi svētais, tu esi svētais. Halleluja! Slāva Tev, Jēzu! Slāva, 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 slāva. Halleluja! Ceļos krītot pielūs, paudžu paudzēs, dziedot slavas dziesmu jārā. Tie, kas pirms mums gāja, un tie, kas ticēcās, dziedās slavas dziesmu jārā. Ir varens Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs, pār varām un troņiem, pār valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Dzied eņģeļi, svēts ir. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Ja tu esi atpirkts, no grēkiem atbrīvots, dziedi slavas dziesmu jārā. Ja tu staigā gaismā un viņa vārdu nes, dziedi slavas dziesmu jārā. Dziedāsim mēs mūžām, āmen. Tavs vārds ir varens, Tavs vārds, lai godāts Tavs vārds, pāri visam kungs, pār varām un troņiem, pār valdībām spēkiem, Tavs vārds, pāri visam kungs. Dzied eņģeļi, svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Un vēlreiz dziedāsim, dzied eņģeļi. Dzied eņģeļi. Un mēs arī kopā ar eņģeļiem. Svēts ir, dzied radībā, svēts ir, godā
debesīs dziedam. Halleluja! Svēts ir dziedradībā, svēts ir goda tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied. Mēs esam šeit. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts ir, vienmēr sauksim tev, svēts ir, svēts uz mūžiem. Slāva, 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 slāva Tev, Jēzus. Svēts ir Tavs vārds, Jēzus. Svēts ir Tavs vārds, svēts ir Tavs vārds, Jēzus. Svēts Tu esi kungs. Svēts Tu esi kungs. Pateicība, Dievs, un slavu Tev, Dievs, par to, ka mēs varam, Dievs, būt Tavā namā šodien šeit, Tēvs, un piepildīties no Tava gara, no Tava vārda. Un es lūdzu, Dievs, lai kas būtu mūsu sirdīs vai prātos, kas traucē mums tuvoties Tavam tronim, Dievs, es lūdzu šajā brīdī Jēzus vārdā vienkārši paņem projām. Paņem projām, Dievs, viss, kas mums ir liekas. Mēs neko negribam no pasaules, Dievs. Viss, kas mums ir vajadzīgs šodien, Tēvs, tas esi Tu. Pasaule, Dievs, viņi ir izsmēlus sevi. Viņi neko nevar dot mums, Dievs, bet Tu daudz esi devis jau priekš mūsu dzīvē. Tu tik daudz esi izdarījis, Dievs, priekš mūsu sirdī, mūsu dzīvē, mūsu ģimenēm, Dievs. Tāpēc mēs šajā rītā gribam atdot visu slavu Tev. Tu esi cienīgs, ne mēs, Dievs, ne es, kas šeit stāv, ne man brāļi un māsas, kas ir šeit. Bet mēs gribam, Dievs, to vārdu, Dievs, pagodināt Tevi, Dievs. Tu esi svēts. Tu esi atnācis mūsu dzīvē. Tu esi mūsu glābis, Dievs. Tu esi mūs notīrījis. Tu esi mūs šķīstījis, Dievs. Tu esi mūs dziedinājis. Halleluja! Ir tik brīnišķīgi būt, Dievs, Tavā namā. Tas ir labāk nekā 1000 dienas ārpus Tava nama. Dievs, kaut šis mazais laiciņš, kur mēs varam šeit būt. Mēs esam tik laimīgi, Dievs, tik priecīgi, Dievs, jo es zinu un es ticu, Tu esi šeit, lai pieskartos mums. Un neviens, kas ir atnācis šeit vai skatās, nav pavelti, Dievs. Tam ir mērķis. Tas mērķis, ko Tu gribi piepildīt pie katra mūsu sirds. Mēs pagodinām Tavu vārdu. Mēs pagodinām Tavu vārdu, Jēzu. Slavu un pateicību Tev. Paldies Tev, Jēzu. Halleluja. Halleluja. Svēts ir dziedradībā, svēts ir goda tronī viņš, svēts ir, svēts uz mūžiem. Tava draudze dzied, svēts ir, savam kungam dzied, svēts
Tik labi ir, kad Dieva gars atnāk un piepild mūsu sirdis. Varbūt tu šodien vēl, es šeit atnācu un īsti vēl nejūties, ka debesis būtu atnākuši tavā sirdī, bet tic man, Jēzum ir īpašs plāns priekš tavas dzīves, un nevēl tu šodien es piecēlies un es atnācu šeit. Nevēl Jēzus tev šodien ir pamodinājis un teicis, dārgām, mana meita, mans dēls, nāc uz savu namu. Halleluja! Jo mēs nepielūdzam cilvēku, mēs pielūdzam dzīvo Dievu. Un tas ir tik labi apzināties, ka mēs nekalpojam cilvēkam, bet mēs kalpojam dzīvam Dievam. Halleluja! Paldies Tev, Jēzu! Tu esi brīnišķīgs! Paldies Tev, Svētais Gars! Halleluja! Es pasaukšu bērniņus, mēs aizlūksim par bērniem. Nāciet bērni! Un šeit nu gan jūs visi piedalāties šajās lūkšanās. Jums visiem būs jāizstiep rokas un jāsvētī bērni. Jo, ziniet, baznīcā nav tikai mani, tavi bērni, tie ir mūsu bērni. Tā parasti ir. Mēs visi pieskatām tos bērniņus, lai viņiem viss šeit ir labi. Jā, man princesīte jau pirmā izskrēja ar visu mobiļņiku. Katram savs. Nāciet, jā. Un es aicināšu mācītāju Gāti aizlūgt par bērniem. Jā, tie, kas nezin, kas varbūt šeit pirmo reizi, jo es pagājušajā šeit nebiju, es biju Latvijā. Šis ir mācītājs Gatis. Jā, mēs kalpojam kopā. Un, ja jūs gribat dzirdēt viņu, jums noteikti jānāk uz nākamo svētdienu, jo mēs katru svētdienu viens uz otrs. Slava. Bērniem, paldies Tev, kungs, ka viņi drošās rokās, tāpēc, ka Tu, kungs, esi Dievs par mūsu bērniem, ka Tu viņus esi kungs mūsu Tēvs, un brīnišķīgi radījis. Jā, Dievs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tev ir brīnišķīgs plāns katru viņu dzīvē, kungs, un mēs ieliekam viņus Tavās rokās. Mēs lūdzam, ka Tu viņus bagātīgi svētī, ka Tu viņus lietu, arī svētdienas skolā, ka viņi būtu, lai viņi piedzīvo, kungs, sastapšanos ar Tevi, Jēzus. Ka viņi piedzīvo, kungs, gudrību naučies, un piedzīvo Tavu spēku, Tavu mīlestību. Kungs, ka viņi pieaug Tevī, kungs, ka viņi iet mazumā, Tu ir vairumā, kungs. Lai viņa dzīves ir svētīts, Tēvs. Un Tu svētī arī svētdienas skolā. Ka Tu svētī kungs ar savu vārdu. Dod placību, dod mīļu, kungs. Lai viņi kungs ir par svētību skolā, bērnās, ģimenēs, kungs, visur, kur viņi ir. Lai viņi par svētību neš Tavu gaisu, ka viņi neš Tavu evaņģēliju. Mēs piesaucam Jēzus Tavu asiņu apsardzībā ar mūsu bērniem. Paldies Tev, Tēvs. Mēs viņus bagātīgi svētījam Jēzus vārdā. Amen. Tā kā jūs arī droši varat ņemt savus bērnus līdzi. Es domāju, man bērni vēl neviens nav pārspējis. Tā kā, ja jūs sasvedīsiet savu uz to fonu, jūsējais bērns būs mierīgs. Tā kā droši ņemat līdz bērnus, jo bērniem ir jābūt Dieva namā. Viņiem ir jābūt kopā ar mums un jāslavē. Tikai tā tie bērni izaugs un ieraudzīs to ceļu, kur viņiem jāiet. Mēs nekad nevarēsim savus bērnus redzēt baznīcā, ja mēs viņus nevadīsim jau no paša sākuma. Un daži cilvēki, kuri ir vecumā pieņēmuši Jēzu, viņi teica, ka mana mamma vai mans tētis mani būtu vedis uz baznīcu. Es būtu tik laimīgs. Tad varbūt šodien es nebūtu sastrādājis tik daudz visādas lietas, kuras es esmu sastrādājis. Un es domāju, man tas pats bija. Man vecā mamma gāja uz baznīcu. Un viņa katru svētdienu saģērbās un gāja. Es uz vienu pusi, vecā mamma uz otru pusi. Es lāpīties, vecā mamma par mani lūgt. Un tas ir tik labi apzināties, ka Jēzus klausa arī mūsu vecās mammas, tētu lūgšanas. Amen? Amen. Neviena lūgšana nav par velti. Ja tu esi lūdzis par saviem bērniem, es tev saku, tavi bērni ir drošībā, un viņiem ir Jēzus asins aizsardzība. Pat ja viņi tagad tu neredzi, ka viņi staigā Dievu ceļus, bet esmu ļoti daudz dzirdējis liecības, kad tie bērni, viņi pat saka, es tur gandrīz nomiru, noslīku, vēl kaut kas tur notika, jā. Bet pateicoties mūsu lūgšanām, kad mēs lūdzam par saviem bērniem, viņi tiek aizsargāti. Un tā ir patiesība. Amen. Mēs arī saliksim savu labprātīgo ziedojumu. Tas nav piespiesti. Lūdzu, jūtaties brīvi.
Un ziedojums ir ar vienu mērķi, lai mēs varētu nosegt šīs telpas, jā, un lai arī varētu, arī vasarā mums ir paredzēta evanģelizācija liela ar vismaz 40-60 cilvēkiem, kuri brauks no Latvijas. Tā kā kaut kā viņi būs visi jāpaēdiņi, ir kaut kur jāliek, es nezinu, kur viņus visus likt. Tagad es nezinu, ka Dievs zina. Tā kā, jā, esat svētīti, un lai Dievs svētī jūsu ziedojumu, un es palūkšu, jā, salikt. Mani izglābi, savu dzīvi tu atdevi, tagad pieder tev. Tagad pieder tev. Mani mazgāji, prieku dāvāji, tagad dzīvoju tev. Tagad dzīvoju tev. Tu mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Tu mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Mani pasargā un ietin žēlastībā, un ietin žēlastībā. Mani atveldzē un brīvību man dāvā, brīvību man dāvā. Tu mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Tu mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Mīli tā, kā neviens. Tu esi tāds, kā neviens. Kā neviens. Paldies Tev, debes Tēvs, Tev par šo žēlstības dienu. Un es pateicos, kungs, debes Tēvs, priecīgu devēju Dievs mīl. Un debes Tēvs, tas, kad sēju svētīt, tas ļaus arī būt svētīgi. Halleluja. Un es lūdzu, debes Tēvs, lai katram ir darbs, lai veselīgi, lai Tava svētība, kungs. Jo Bībelē teica, ka tad, kad Dievs svētī, tad cilvēks kļūst bagāts bez īpašām viņa paša pūlēm. Un Tēvs, Tev plūst Tava svētība par Tavu draudzi, Dievs, ka katrs no mums, debes Tēvs, ir Tevis aprūpēti, ka Tava roka ir par katru no mums, debes Tēvs. Svētī šo draudzi, Tēvs, lai kungs Jēzus mums ir pilnīga iztikšana, un ka mums paliek pāri vēl labiem darbiem. Amen, amen, amen. Jēzus vārdā, ka mūsu bērni ir svētīgi, kā Bībelē teica, ka mūsu bērni neies lūgt maizi. Amen, amen, ka mūsu amen. bērni vienmēr būs pārneši un Halleluja. svētīgi, jo mēs esam Tavs dzīvos, Halleluja, un mēs esam Tavu bērni. Un mēs lūdzam Dievs, lai tiešām, kungs, visas draudzes vajadzības ir aizpildīts ar Halleluja, Tavu slavu, svētību, slavu. Jēzu. Kad debes Tēvs, mēs redzam, ka mūsu draudze aug pieaugums Tavā žēlstībā, slavu, ka Tavu slavu, varenā roka slavu, ir par draudzi Dievu slavu, tuvumu. slavu. Svētīgi katru devēju, lai tiešām Tava svētība Halleluja, visu slavu, mūsu slavu. varenajā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen, 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 amen. Paldies. Paldies slavētājiem. Esat svētīti. Kolosāla slavēšana, kolosāla slavētāji. Halleluja. Jā.
Jā, šodien arī man ir pirmā reize, tā kā šeit, kā uz dievkalpojumu, jo pirmo reizi, kad es atnācu šeit, mēs bijām tad, kad mēs runājām par šīm telpām. Un tā arī ir vesela liecība, kā vispār mēs līdz šejienam esam tikuši ar pirmo reizi. Jo tad, kad mēs atnācām uz šejienu, mēs ieraudzījām tādā ziņojumā, kad tiek izīrētas citas telpas. Un mēs, kad atnācām, tur bija tur tālāk ir tādas telpiņas, kuras ir tādas, tā kā padomju laikos, mazliet tādas pieskaņa tāda. Un mēs atnācām un mēs tur stāvējām un es tā kā lauzu sevi iekšā. Es domāju, Dievs tiešām, varbūt kaut kas labāks, bet es teicu, Dievs, ja tas ir no tevis, es varbūt saprotu, ka tas ir sākums, varbūt es pieņemu vienalga, kur es varu nākt un kur es varu darīt, jo arī mājās ir ļoti grūti pulcēties, jo iedomājieties, mēs esam tik daudz, cik mēs esam šeit, un ja mēs ienākam vienā mājā, tad tur jau griezti ceļās augšā jau. Jo mums parasti visiem nav tik liels mājas, tad ir 2 stāvos jāsēž. Jā, manā istabā apmēram varēja līdz 10 cilvēku, līdz 12 tā brīvi, jā, tā ap galdu un tā, bet, protams, mājas ir mājas un draudze ir draudze. Cilvēki saprot, ka viņi atnāk uz baznīcu, viņi redz šeit, jā, šeit ir baznīca un šeit ir jau, un mēs ticam, ka šeit jau ir izlūgta vieta, jo šeit ir daudz gadiem ir lūgts par šo vietu, un cilvēki šeit nāk, un viņi šeit ir angļu draudze, un viņi nāk šeit un lūdz, un es ticu, ka šī vieta jau ir svētīta, un ir tik labi atnākt uz svētītu vietu, sagatavotu garīgu vietu, ka tu vari vienkārši plūst, un tik brīnišķīgi mācītāji, un arī palīgi viņam, kas mums atvēr durvis. Un tad, kad mēs gājām tālāk, mēs teicām, varbūt kaut kāda cita telpa, un tad viņi mums ir bišķiņ paved tur vēl. Jūs, kad iesiet uz dievkalpojuma beigās, kad jūs iesiet uz kafiju, jūs redzēsiet tās telpas, tie, kas vēl nav bijuši. Un es tā skatījos, ok, tā jau vismaz ir labāka, jau tur tāda ar tādu krustu priekšā, un domāju, vismaz, bet nevar, tur jau ir aizņemts. Un tad mēs tā saskatāmies, un tad tas mācītājs mums te vec ar visiem kabinetiem rāda, un tad pēkšņi atverās šīs durvis. Mēs ienācām pa tām durvīm, un es pilnīgi, es teicu, šis ir tas, kas mums ir vajadzīgs, bet man tāda nebija tā drošība viņam paprasīt, vai vispār šito var dabūt. Es domāju, cilvēks vienkārši mums parāda, kur viņi pulcējās. Un nepagāja 20 minūtes, ka mēs jau vienojāmies par šo telpu. Un tas bija tik fantastiski, tas ir reāli Dievs. Un es teicu, tas ir labākais, kas var būt, un ko mēs patreiz varam vispār iedomāties. Un paldies šai draudzē, jā, lai ir Dievs svētī mācītājiem visu pārējos. Es saprotu, ka viņš bija tik laimīgs pagājušajā reizē, ka pat fotografējās ar mums. Un, tā kā, jā, biju tikko Latvijā, Solis TV, jā, Solis TV, dabūju arī prezentiņu, jā, es nereklamēju Solis TV, es vienkārši dabūju prezentiņu, pie mācītāja Andra Opengēma, un Solim TV bija 10 gadi, un bija kolosāla atmosfēra, un es nezināju, ka tur bija tāda īpaša viesi lūgti vispār. Es domāju, ka nāk, kurš grib. Bet tad, kad es ienācu iekšā, es skatos, tur galdiņi, tur vārdiņi. Es tā, wow, jā, un arī slavēšana bija kolosāla, un cilvēkus es varēju satikt vispār, kur es viņus vispār nesatieku nekad. Un tas bija tik patīkami vienkārši būt tādā vietā, kur tu cilvēki sabrauc no visādām pusēm un sabrauc vienā vietā. Un bija, jā, tāds labs laiks. Un tad es paliku uz svētdienu. Un svētdien bija ļoti laba arī atmosfēra, ļoti daudz cilvēku, bija apmēram 150 cilvēku, bija kaut kur sanākuši. Bija abos stāvos, bija gan pirmais, gan otrais stāvs bija aizņemts. Kaut gan, kad es tikko ienācu, tad tur bija tāds diezgan pašķidrs, bet cilvēki atnāca pēc tam. Un kamēr es slavēju, es jau neskatos tur uz aizmuguri. Un pēc tam slavēšana beidzās, es pagriežos un es skatos pilns vienkārši, viss vietas aizņemts. Es domāju, no kurienes viņi vispār nokritie cilvēki. Acīm redzot, ka cilvēki vienkārši vai meklē, kamēr mašīnu, kur nolikt vai kā, jo tu arī tas pagalmiņš ir maziņš, un tad ir jāmeklē mašīnu kaut kur citur likt. Un tad es gribu arī jūs sveicināt no draudzes uzvara, jā, no Andra Opengēma. Viņš teica, lai es aiznesu jums sveiciens, un viņš ļoti priecājās. Un mēs viņu martā gribam dabūt šeit uz mūsu draudzi. Tā kā lūdziet par to, kad viņš atkal šeit varētu būt un būt par svētību mums visiem,
jo pēdējos 2 mēnešus kopš novembra, kad viņš atbrauc šeit, viņš ir ļoti par svētību bijis man. Daudzas lietas viņš man salika pa plauktiņiem manā prātā, un tās lietas, kuras es līdz galam īsti neizpratu, viņam bija pieredze tajā, un viņš ļoti, ļoti palīdzēja man ar padomu, un man bija arī iespēja būt viņa namā, sēdēt kopā ar viņa bērniem visiem, un tik kolosāli bērniņi, viņam visi tādi atbalstoši, palīdzoši, es pat brīnījos. Nu tā, jā, mums parasti bērniņam aiziet tur iekurina kaut kādu krāsni, tad mums citreiz, zin. Bet tur bija tā, aiziet iekurina, jā, tēti, visu, vai jā, māma, visu. Viņš aiziet iekurina, jā, un viss kārtībā. Nu, var redzēt, ka tur, jā, bet ne jau ar bailēm. Jā, dažreiz mēs ar bailēm mēģinām tos bērnus. Tur nebija vienkārši baiļu, vispār nebija. Tur tiem bērniem vienkārši tā paklausība jau ir iestrādāta iekšā, un sieviņa tā ir vispār fantastiski, ko viņi varēja šeptēties pa virtuvi. Viens ēdiens beidzās, jau jātais otrs. Vienkārši visu laiku mājās kaut ko dara, nu tā kā uz darbdienu atnākusi, jā. Un vakar es biju arī Mančesterā, sveiciens jums no mācītāja Sergeja, kur mēs bijām iepriekš, jā, un es biju vakar tur jau tāpēc, ka mācītājs Sergejs bija konferencē, un es tur sludināju, jā, un vakar bija kolosāli Dievu klātbūtni. Vienkārši es neatceros, ka tik labi Dievu klātbūtni būtu bijusi vienkārši, un cilvēki tik atvērti un izslāpuši, un jā, Dievs ir varens un labs, un man patīk skatīties un redzēt Dieva kustību. Jo tad, kad Dievs nekustās, tad ir vakars uz ezera. Bet tad, kad Dievs sāk kustēties, ir ok, ir labi, vienkārši ir svētīgi. Cilvēki viens otru mīl, sveicinās, smaidi parādās, aiziet visas rūpes projām, piedošana atnāk, jo tas ir tas, par ko mēs arī šodien šajā rītā arī domāsim. Mēs atvērsim Pāvila vēstulē Korintiešiem, 2. Pāvila vēstuli Korintiešiem, 3. nodaļu un 17. pantu. Tātad Pāvila 2. vēstule Korintiešiem, 3. nodaļa, 17. pants. Un te ir rakstīts, tas kungs ir gars. Un kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Vēlreiz pasaka, brīvība. Amen. Mums ir vajadzīga brīvība. Jā, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un esot Latvijā, man ļoti daudz nācās domāt par vārdu brīvība, vispār par to, vai mēs esam brīvi savā domāšanā, savā sirdī, savā garā, vai tas, ko Dievs ir atnesis mūsu dzīvē, vai mēs to neesam pazaudējuši. Un tas, par ko es redzēju, ko Latvijā cilvēki elpo, vēl joprojām viņi elpo ar tādām lietām kā bailes. Daudzas lietas viņu dzīvē nāk kā bailes, un viņi nav brīvi no tām. Un es mēģināju ar daudz runāt par to arī tur uz vietas, un mēģināju ar kādiem cilvēkiem par to runāt, un es sapratu, ka ir kaut kāda sfēra, kurā viņi nespēja tikt pāri, un viņi paliek šajās bailēs, un viņi nav brīvi. Un viena no tām lietām mēs jau zinām, kad ir karš, jā, un kad viņi runā ļoti daudz par karu, jā, tad viņi runā vēl joprojām par C19. Es neteikšu, lai man neatslēdz tur, ja varbūt pat jau atslēgs no šitā. Un ir lietas vienkārši, kuri viņi vēl joprojām ir iestrēguši un baidās tā kā. Un es tā domāju, pie sevis es domāju, Dievs, ja tu esi manā dzīvē, ja tas gars ir manā dzīvē, un mēs zinām, ka Dieva gars, kad viņš atnāk uz manu dzīvi, kad viņš iemājo manī, tad tām lietām, kas man ir biedējis līdz šim, tām vajadzētu no manas dzīves aiziet projām. Tam vairāk nevajadzētu manā dzīvē mani kalpināt. Man nevajadzētu būt saistītām ar kaut kādām lietām, kas nepiedar pie Dieva. Un šodien ļoti daudz kristieši dzīvo ar bailēm vai ar lietām, kuras viņiem vispār nekad nav piederējuši un nepiedara. Jo tāpēc, ka tad, kad tu pieņem Jēzu Kristu kā savu glābēju un tu iecini Jēzu savā sirdī, tur nav vietas vairāk ne bailēm, ne grēkam, nekam citam. Mums ir jākļūst brīviem. Un ja mēs neesam brīvi, tad man tikai es varu uzdot tikai sev jautājumu. Ja es neesmu brīvs, tad kas ir tas, kas manā dzīvē mani kalpina, jeb kas ir tas, ar ko es esmu norūpējies, jeb kas ir tas, no kā es netieku vēl brīvs, no kā man būtu jātiek brīvam. Jo
piekritīsim visi. Katrs iet kādai situācijai cauri. Katram varbūt ir kaut kādas bailes savā dzīvē. Un tas ir normāli, ka kaut kas spiežās mūsu dzīvē iekšā, jo tāpēc, ka mēs zinām, ka šī pasaule viņa neguļ. Viņa strādā 24/7. Un viņa strādā pie tā, lai mēs patstāvīgi būtu atkarīgi no šīs pasaules. Un es domāju, es negribu būt atkarīgs no pasaules. Es negribu būt atkarīgs no sistēmām. Es negribu būt atkarīgs no kaut kā, kas man dzīvi padara nelaimīgu. Es gribu būt atkarīgs no tā, kas ir ienācis manā dzīvē un darījis man brīvu, un tas ir Jēzus. Nekas cits manā dzīvē nespēja mani tā iepriecināt, kā Dieva gars, kas atnāk uz manu dzīvi un dara man brīvu. Jo tur ir rakstīts, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Un mums ir jābūt brīviem. Un mēs šeit nerunājam par kaut kādu brīvu Latviju vai brīvu zemi, vai par ko. Mēs runājam par brīvību sevi iekšā, par brīvību mūsu domās, par tām bultām, kas šaujās katru dienu uz mūsu prātu un uz mūsu garu, kur grib izsist mūs katru dienu no līdzsvara, kur katru dienu tev kāds saka, tu nevari, tu nedrīksti, tas nav, tu nesasniegsi un tā tālāk. Bet ja mēs spējam apstāties un uz brītiņu nolaist savu galvu un piesaukt Jēzus vārdu, piepildīt savu garu no jauna ar Dievu garu, tu redzēsi, ka tās lietas tavā dzīvē paliek mazsvarīgas. Viņas vienkārši spiežās ārā. Jo tāpēc, ka tas, kas ir tevī, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Amen? Amen. Tas, kas ir tevī, to, ko Dievs ir tevī ielicis, tas ir lielāks nekā pasaulē. Un ziniet, tā problēma šodien ir lielākā mūsos, ka mēs neapzināmies, ko Jēzus ir izdarījis priekš mums un kas ir tas, ko viņš teica, kad viņš aizgāja. Viņš teica, es aizēju, bet pie jums nāks kas spēcīgāks, ja es tā kā ar saviem vārdiem, un tas ir Dieva gars. Viņš sūtīja svēto garu šeit uz zemes, lai svētais gars kalpotu mums, lai svētais gars aizstāvētu mūs. Un dažreiz mēs savā prāta līmenī nespējam saprast, kā tas ir, kad Jēzus gars mājo manī. Kā tas ir, kad Jēzus šeit kustās kaut kur iekšā? Kā tas ir, kad es esmu tādā, sievietes noteikti sapratīs tādā stāvoklī ar to, ka tu jūti, ka šeit ir dzīvība. Mēs vīrieši to nesapratīsim nekad. Mēs nekad neesam dzemdējuši. Bet sievietes, kuras ir dzemdējušas, viņas ir sajutuši šo dzīvību šeit iekšā. Un viņas zina, kā tas ir. Un tas ir ļoti līdzīgi, ka tu jūti, ka tu uzliec roku un tu saki, paklausies, šeit kaut kas kustās. Šeit ir dzīvība. Un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Kāpēc mūsu dzīvē nenotiek lietas varbūt tā, kā mums gribētos notikt? Kas ir tie šķēršļi mūsu dzīvēs? Kāpēc es nevaru savā dzīvē jau gadiem, varbūt mēnešiem, dienām? Kāpēc es nevaru tikt pāri kaut kam tam, kas man visu laiku nospiež, kas mani kaitina, kas man rada nomāktu? Un tad es domāju, kas ir tā lieta manā dzīvē? Un šeit man jāsaka tā. Man ir jāskatās, vai mans kauss, kur Dievs ir reiz piepildījis, es tā teikšu tā, garīgi, vai mans kauss, kur Jēzus reiz ir piepildījis, vai es kaut kur to kausu neesmu pazaudējis. Varbūt tavs kauss nav pazaudēts, varbūt viņš ir pustukšs. Varbūt tu staigā un tu skaties, es gribētu vairāk, bet nespēju vairāk. Un tu staigā ar to puskausiņu apkārt savā dzīvē un saki, jā, Jēzus ir tavā dzīvē, Jēzus ir tavs kungs un amen, jā, tu nonāks debesīs. Bet ar kādu cenu tu nonāks debesīs? Kādu tu gribi cenu šeit ir zemes saņemt, lai tu nonāk tajās debesīs? Citi saka, es vienkārši gribu nodzīvot šo dzīvi un ar to man arī pietiek. Man neko nevajag, galvenais kaut kur stūrītī, kaut kur nolīgs, kaut mazā tādā čupiņā sēdēt ar visiem pārējiem. Bet Jēzus tev ir sagatavojis mājvietas. Jēzus tev ir sagatavojis mājvietas. Viņš ir rūpējies par tevi. Lai tad, kad tu atstātu šo zemi, lai tad tu aiziet no šīs zemes, lai tev būtu jaunas mājvietas.
un mūžīgā slava tur debesīs. Halleluja! Un mēs nezinām, kad mēs atstāsim šo zemi. Es varu rītā atstāt, tu vari rītā atstāt. Mums nevienam nav rakstīts, kad mēs šo zemi atstāsim. Dažreiz jaunieši saka, man jau vēl ilgi, es vēl daudz varu dzīvot. Man jau vienalga, es padzīvošu tagad kā es gribu. Un tad, kad es nākšu vecāks, tad es varbūt nākšu pie Jēzus, jo tad man nebūs ko darīt. Tad man būs pensija, tad es varēšu sēdēt savā mājiņā, kurināt savu krāsniņu. Un tad es varēšu mazliet parunāties ar Jēzu, ja man būs laiks. Bet es esmu bijis daudzos pansionātos, kur cilvēki saka, kaut es būtu Jēzu iepazinis jaunībā. Kaut es būtu iepazinis Jēzu tad, kad man bija, 15, 19. Slavu Dievam, es pieņēmu Jēzu 21 gadu vecumā. Un tā ir privilēģija tādā jaunībā pieņemt Jēzu kā savu glābēju. Un šodien ir vairāk kā 20 gadu, kopš es kalpoju. Un drīz būs, 20 gadu? 20 gadu un vairāk, gan arī 20 gadi, mācītājs es no 2005. Gada. Es nezinu, tad vēl nav 20 gadi, tad ir 18, bet kalpojis ilgāk. Kā mācītājs es no 2005. Gada. Un es varu tikai teikt, paldies Dievam par to, ko es esmu piedzīvojis. Par to, ko viņš ir izdarījis manā dzīvē. Atvērsim vēl 1. korintiešiem arī 3. nodaļu. Turpat atpakaļ 1. korintiešiem 3. nodaļu. Un interesanti, kad arī 16, 17 pāns. Un šeit ir rakstīts, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Un kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts. Un jūs tas esat. Pasaki, es tas esmu. Jā, jūs tas esat. Dievs ir atnācis, lai iemājot jūsos un lai darītu jūs brīvus no verdzības. Un ziniet, tad, kad es aizbraucu uz Pakistānu, es redzu tur vēl joprojām verdzību. Un es redzu, ka tie cilvēki netiek brīvi. Un kādam ir jāatnāk viņu dzīvē un jāsamaksā par viņu, lai viņš kļūtu brīvs un viņa ģimene varētu beidzot darīt to, ko viņi grib darīt. Beidzot viņi var elpot brīvi. Beidzot viņi var atrast sev darbvietu, kur viņiem patīk. Un kamēr mēs dzīvojam šajā verdzībā, kamēr mēs neesam apzinājušies, ka kāds ir atnācis par mani samaksājis, un dažreiz tā notiek mūsu dzīvē, mēs zinām, ka Jēzus ir atnācis par mums samaksājis, bet iedomājieties, kad es atnāku samaksāju par tiem vergiem, un viņi saka paldies, un turpina darīt to, ko viņi dara. Un dažreiz mēs tā rīkojamies. Jēzus atnāca un samaksāja lielu cenu par mūsu dzīvēm, bet mēs vēl joprojām gribam palikt tajā vecajā dzīvē un negribam nekur kustēties tālāk. Bet mums ir jākāp ārā no šīs zonas. Mums ir jāpārkāp pāri tam, kur mēs visu laiku savu dzīvi esam pavadījuši bez rezultātiem, kur nav nesuši mūsu dzīvē nekādas augļus, ne tikai mūsu dzīvē, bet arī mūsu ģimeņu dzīvē, apkārtējo dzīvē. Tu neesi vairs vergs. Pasaki, es neesmu vairs vergs. Tu esi brīvs, tāpēc, ka Jēzus ir atnācis tavā dzīvē un darījis tev brīvu. Un tā ir tā labā vēsts, kas ir priekš mums vajadzīga. Zini, tad, kad Jēzus atnāca, viņš katram no mums iedeva atslēgas. Atslēgas, ar kuras mēs varam atslēgt savus durvis un aizslēgt savus durvis. Un ir dzīvē lietas, kuras mēs atslēdzam, un mēs pazaudējam savus atslēgas. Un tad cilvēki var nākt mūsu namā un darīt, ko viņi grib. Nezinu, situācijas var nākt, viņas var darīt, ko grib. Visādi apstākļi var nākt, un Jēzus mums tās atslēgas ir iedevis, lai mēs tās durvis aizslēgtu, un nevienam vairs tur nebūtu vietas kā tikai svētajam garam. Un dažreiz mēs rīkojamies vēl trakāk. Mēs šīs atslēgas dublējam un dāvinam visiem, kam vajag. Ņem tev šeit, Un tad mēs brīnamies, kāpēc manā dzīvē ir tāda sāpe. Kāpēc es jūtos apbēdināts? Kāpēc manā dzīvē spiežās grēks? Kāpēc es nejūtos tā, kā es jūtos tad, kad es pieņēmu Jēzu kā savu glābēju? Tāpēc, ka tu neesi aizslēdzis savas durvis grēkam. Neesi aizslēdzis durvis tiem cilvēkiem, kuri tavā dzīvē nekad nav nesuši svētību.
Un mēs turpinām virināt tās durvis. Un viņi nāk un iet. Tu prasīsi, kas ir viņi? Es nezinu, kas ir viņi. Tas tev jāzina, kas ir viņi, kuram tu savus durvis atver. Dažreiz tā, viņi, kas ir viņi? Es nezinu. Tās var būt dažādas situācijas. Tas var būt grēks tavā dzīvē, kurš visu laiku tiek ielaists. Viņš tik pieklauvē, tu atver. Pie tavām durvīm pieklauvē dusmas. Tu pašķirbiņi paskaties. Tās jau tikai dusmas. Un tu atver durvis vaļā. Un viņš sāk dzīvot tevī. Un tu redzi, kāpēc tu neesi tik apmierināts? Kāpēc to dzīve esi tik dusmīgs uz visiem? Uz valdību dusmīgs, uz brāļiem, māsām dusmīgs, uz mācītājiem dusmīgs, nezinu, vēl uz šoferiem dusmīgs. Tas ir par mani, kad es sēžu propkā. It sevišķi šeit Anglijā, kad es ieraugu propku, man jau mati ceļā stāvs. Uzreiz tāda grebene man. Bet es jau saprotu, ka viņi jau nav vainīgi tie cilvēki. Viņi ir tā pašā situācijā kā es. Un es sēžu. Kāpēc viņi nebrauc? Kāpēc viņi tik lēnām brauc? Kāpēc viņš man griež priekšā? Kāpēc... Un tu jau esi dusmīgs jau. Tu jau esi pieķēris, ka tu tikko biji priecīgs. Un pēkšņi tu esi atvēris durvis kaut kam. Un kaut kas nepareizs ir ienācis tavā dzīvē. Un tad sēž man sieva blakus. Viņa saka, ko tu te cepies? Nomierinies, ieslēgsim slavēšanu. Paklausīsimies muziku, izmantosim šo laiku, un tad viņi uzliek kaut kādu, vai svētrunu vai kaut ko, vai kaut kādu labu lietu, un tad viņi man sāk lasīt, vai lasīt, vai tūkot, jo parasti tas ir no angļu valodas. Un tad es tā pēc 5 minūtēm, es tā jūtu, ka es jau spiežu ārā pa tām durvīm, tas, kas man tur ir ienācis, un tu izspied ārā. Un tas ir jāpamana, un tas ir jāredz mūsu katra dzīvē, nelaid dzīvē iekšā to, kas nepieder tev, un kuram vispār tur nav vietas. Tikai tā tu spēsi sajust vienmēr svētā gara svaidījumu. Tikai tā tu spēsi būt šajā svaidījumā ikdienas. Tu pamodīsies un tev jau uz lūpām būs slavas dziesmas. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs templis ir tīrs. Viņš ir šķīstīts. Viņš ir tīrīts. Un dažreiz cilvēki nesaprot, kāpēc tu esi tāds? Tu jau piecelies un tu saki, slāva Jēzum. Tu beigsi ar savu Jēzu vienreiz. Vai tad tev nav citu rūpju tavā dzīvē? Mums vajadzētu brokastus uztaisīt, tu par Jēzu runā. Un tie ir 2 dažādi cilvēki. Viens dzīvo vēderam, un viens dzīvo garam. Viņam svarīgi ir atvērt acis un pateikties Jēzum. Un kādam varbūt ir svarīgi atvērt acis un uzreiz jau burgeri iebāzt iekšā. Kas kuram tuvāks? Protams, jāēd ir. Es nerunāju šeit par gavēni. Kafiju vajag un visu vajag, lai pamostos. Man arī vajag kafiju, lai pamostos. Galvenais, lai tas tavā dzīvē nepaliek par elku. Lai tas tavā dzīvē ir tas, ja tev kaut ko noņem tavā dzīvē, ka tev nav sāpe uzreiz iekšā. Bet, kad teiks, ok, labi. Dievs deva, Dievs ņēma. Un tu esi brīvs. Tu esi brīvs savā domāšanā, tu esi brīvs savā garā, tu esi brīvs vienkārši ejot pa dzīvi. Visur, kur tu ej, tu ieraugi lietas, kas ir no Dieva. Tev vairs nekaitina lietas. Tev vairs neinteresē, kas tur valdībā notiek. Ko viņi tur cepjās savā starpā. Nav jau tā, ka tev neinteresē, kas vispār pasaulē notiek. Jā, tev ir sāpes par tiem cilvēkiem, kur šodien miljoniem cilvēku zaudē dzīvību karos un citās lietās. Jā, mums ir sāpe, bet mēs nedzīvojam ikdienā ar to. Un mums nav jādzīvo ar to. Mums ir jādzīvo ar to, ko Jēzus ieliek mūsu sirdī. Un mums ir jāsajūt. Un ja Dievs varbūt tev liek lūgt par viņiem, tad lūdzu. Ja tev Dievs liek tur brauc, bet sadzirdi, vai tas ir Dievs. Sadzirdi, vai tas ir Dievs, kas tev tur sūta. Dažreiz mēs daudz lietas sakam, ka tas ir Dievs, bet tur Dieva nav. Man viens brālis saka, viņš tā krieviski, ja kas sapratīs, jā. Tur tā viens brālis, tā говорит Господь, un aizmugurē, меня здесь нет. Jā, tas tā kā būtu, tā saka tas kungs, mani šeit nav. Tā kā, jā, mēs dažreiz runājam par Dievu, bet viņi tur nav. Mēs nesam Dieva vārdu, bet viņi tur nav. Jo kur ir Dieva gars, tur ir brīvība, tur ir miers, tur ir prieks svētajā garā. Mēs esam priecīgi, laimīgi.
Un situācijas vienmēr būs tavā dzīvē. Tici man, arī manā dzīvē situācijas visu laiku notiek kā karusels. Jautājums ir, vai es to situāciju spēju apstādināt, un vai es to situācijai spēju pateikt stop! Stop! Un parasti šeit notiek viss tā cīņa. Šeit. Viņš mani nemīl. Viņš man kaitina. Un es viņam tā. Jā, mēs sākam kultivēt to. Mēs sākam vienkārši, es dažreiz brīnos pats par sevi. Es dažreiz ielaižu kaut kādu mazu domiņu. Un beigās no tās domas, no tās mazās domas izlaižos tāds zīlons liels. Un tu skaties to zīloni un domā, no kurienes tas ir uzradies. Un tu vairs nespēji kontrolēt to zīloni. Es runāju par garīgi tā. Tikai no mazas domiņas. Es gribu būt šodien dusmīgs uz savu sievu. Es tā gribu šodien. Padusmošos bišķiņu. Pēc 5 minūtes tu jau bļauj uz viņu. Pēc 10 minūtes tu jau sit traukus. Pēc 20 minūtes tu jau ej pa durvīm ārā. Pēc stundas tu jau vairs neesi mājās. Tu jau esi apbižojies tik tālu, ka tev jau jāšķirās ir. Jūs varbūt smējaties, bet tāda ir sātana taktika. No mazas lietiņas. Un tāda ļoti daudz ģimenes izšķirās. No mazas lietiņas. Liekas, nekas jau nebija. Viņš jau man neko īstā nemaz nepateica vai viņa. Un pēc brīža mēs skatāmies, gandrīz jau jāšķirās. No kurienes? Es jums pateikšu, no kurienes. Tas nāk viss no elles. Un ja tu neesi piepildīts ar Svēto garu, tu vienmēr būsi zaudētājs. Vienmēr. Tu nespēsi atšķirt, kad Dieva gars atnāk tavā dzīvē. Un kad atnāk citas lietas. Tu vienkārši dzīvos. Kāpēc? Tāpēc, ka tu esi piesātināts ar pasaulīgām lietām. Un tad, kad pasaulīgās lietas mūsos ir dziļi iekšā, mēs vairs nespējam saskatīt to gaismu. Un gaisma mums pārvēršas par tumsu. Un dažreiz mēs sakam, es jau dzīvoju gaismā. Bet kāds atnāk, viņš saka, tu tak dzīvo pilnīgā tumsā. Tu pat neredz, ka tu esi tumsā. Un mums ir jātiek ārā no tās tumsas. Un ir tikai viens ceļš, kā mums tikt ārā no tās tumsas. Vairāk Svētā gara manī. Vairāk Dievs. Vairāk Svētā gara manī. Vairāk. Un zini, tādās situācijās man ir vienmēr recepte. Es pats tā daru, un es izrakstu zāles arī citiem. Esmu garīgais dakters. Tad, kad nāk tavas domas un nāk tev spiediens tavā dzīvē, ieslēdz slavēšanu. Pat ja tev negribas dziedāt, pat ja tev liekas, tu pat nevar pus vārdu pateikt, piedod, ja, tu nevar pateikt, tu pārpa lūpu nenāk, tas vienkārši ieslēdz, un es tajā klātbūtnē. Jo tic man, vēlns tādā klātbūtnē, viņš nespēja atrasties. Viņš vienkārši iet projām. Un tu redzēsi, pēc 15 minūtēm tu būsi cits cilvēks, tev būs cits sajūtas. Tev jau būs sajūtas, ka tu jau esi debesīs. Pārkāp tam pāri. Ļauj Svētam garam darboties. Tikai tā šodien mēs varam sasniegt pilnvērtīgu draudzi, cilvēkus, kuri mīl viens otru. Jo mēs paši kā pēc dabas nespējam nevienu mīlēt. Ne es tevi, ne tu mani, bez Svētā gara. Viss, ko mēs, kad esam bez Svētā gara, mēs sakam, es tev redzu labāk ejot nekā nākot. Bet tad, kad tu esi piepildījies ar Svēto garu, kad Dieva gars ir tevī, un ka mums ir vienāds gars pie tam vēl, tad tu vienmēr gaidīsi, tu vienmēr mīlēsi, tev vienmēr būs svarīgi. Tu vienmēr būsi kopā ar tiem, kuri slāpst. Tev vienmēr būs svarīgi būt draudzē, nākt draudzē svētdien šeit būt un kopā ar brāļiem un māsām slavēt. Un tev būs viena alga, varbūt, kad kāds tur atnāk un tev viņš varbūt līdz galam nepatīk. Tiec galā ar to. Tiec galā ar to. Mums nav visiem varbūt arī jāizpatīk. Bet ja tu kaut kur savā sirdī kaut kur netiec galā, tas nozīmē, ka tu neesi vēl nomiris sev. Es abrīnoju tādā ziņā savu sievu. Es dažreiz viņai mēģinu runāt. Es viņai saku, bet viņš mums izdarīja tā un tā. Viņa saka, piedod viņam.
Es saku, kā var piedot viņam? Viņš mums izdarīja tā, un man atkal 101 arguments, kāpēc, lai viņam nepiedot. Viņi teica, ko tad mēs tagad darīsim? Visu mūžu staigāsim ar to? Un tu tā domā, jā, tiešām, man taču nav laika staigāt ar kaut kādām lietām, kas man traucē tuvoties Dievam. Un tu vienkārši atlaidi. Vienalga, kas tas ir. Varbūt tev vīrs kaut ko šorīt pateica, varbūt tev sieva kaut ko nepareizi pateica, varbūt tev bērni tev šodien abižoja. Vienkārši piedod. Ej mājās, vienkārši priecājies, kopā ar viņiem turpini priecāties. Varbūt kāds uz tevi šodien sabļāva. Viņam nebija garstāvoklis, viņš brauc garām, viņš tev parādīja vidējo pirkstu. Un tu vēl joprojām cepies par to. Tev nav jāiestrēgs tajā. Tā ir viņa problēma, ne tava. Tava problēma ir tad, ja tu nespēji piedot. Amen? Tava problēma ir tad, ja tu nespēji tikt tam pāri. Un tad ir tava problēma. Bet tava problēma nav tad, ja tu spēj tam tikt pāri, un tas cilvēks netiek pāri tam. Tu ej tālāk. Amen? Tu ej tālāk. Tev nav jāiestrēgst. Tev nav jābūt tajā, tā visu savu mūžu jāiestrēgst. Ja? Es zinu, ka dažreiz arī kādas sievietes, vīrieši ir pārkāpuši laulību, un viņi ir sāpinājuši savu sieviņu vai savu sievieti, vienalga, ja? Un viņi pēc tam aiziet prom no viņas, viņi atstāja varbūt viņas pat ar bērniem, to sievieti. Visdrīzāk tas notiek, parasti vīrieši tādi. Un es dzirdu, ka jau pagājuši 5-10 gadi, bet tā sieviete vēl joprojām cepjās par to. Viņa cepjās par to vīrieti, kuram nav pat vērts viņu pieminēt. Atlaižiet to pagātni vaļā, lai jūs redzētu nākotni. Jums ir jāatlaiž pagātne. Ja tu dzīvos pagātnē, tad tu tur arī iestrēgsi. Tev nav jāskatās pagātnē. Tev ir jāskatās nākotnē. Un tas ir tas, ko es šogad jau ieraudzīju. Kad gads sākās, es ieraudzīju daudzas lietas priekš šī gada. Jā, pagājušais gads tur tā, jā, man neinteresē, kas bija pagājušais, tas ir aizgājis. Es vairs nekad neatgriezīšu 23. gadu atpakaļ. 2023. piedodiet, jā. 23. mēs vēl nebijām dzīvi. Bijām kaut kur, nezinu, kur mēs bijām. Es dzīvoju priekš 2024. gada. Man ir jābūt redzējumam. Man ir jābūt mērķim par to, kas notiks tālāk šajā gadā. Un dažreiz mēs kavējamies tajos savos kaut kādās atmiņās, un mēs netiekam uz priekšu, jo mēs neesam brīvi. Kaut kāds pagājušais gads vai kaut kādi notikumi tavā dzīvē ir sasaistījuši tevi un nelaiž vaļā pat šajā gadā. Laid vaļā, atlaid to. Atlaid to, ziniet, tas tā, un viss. Bet, protams, miesīgi tu nekad to nevarēsi atlaist. Miesīgi tu nekad nevarēsi cilvēkiem piedot. Tikai tad, kad tu būsi piepildījies ar Svēto garu. Un kā es varu piepildīties ar Svēto garu? Es nāku Dievu priekšā. Es atnāku Dievu priekšā un es saku, Dievs. Es negribu vairs Dievs to, kas ir bijis līdz šim. Es gribu dzīvot citu dzīvi. Es gribu Dievs būt dziedināts no visām lietām, kas mani kalpina. Es gribu kļūt brīvs. Es gribu būt vienkārši priecīgs. Es gribu būt svētīts. Es gribu vienkārši iet uz priekšu un baudīt to dzīvi, kuru tu man esi paredzējis un atstājis priekš manis. Un jūs pat iedomāties nevarat, kas notiks jūsu dzīvē, kad jūs uzvarēsiet to savu iekšējo cilvēku. Jūs atnāksiet jau pēc 5 dievkalpojumiem un teiksiet, wow, Andri, tas vārds, ko tu runāji tajā dienā, es viņu paņēmu priekš savas dzīves, es viņu pielietoju un šodien esmu laimīgs. Jā, tajā dienā es atnācu, varbūt kaut kas man traucēja, kaut kas saistīja man dzīvi, kaut ko no kā es netiku brīvs, bet tu mācīji, Andri, lūdzu par mani, un es kļuvu brīvs vai brīva, un šodien es varu jau kalpot citiem. Es varu atdot to, kas jau ir iekšā man. Tu nekad nevar atdot to, kas tev iekšā nav. Jūs saprotat? Ja šeit nekā nav tev iekšā, ja te nekā nav no Svētā gara, nekā vispār nav no mīlestības, nekā, tu nekad nevarēsi to nodot citiem cilvēkiem.
Un ziniet, cilvēks, kur ir piepildīti ar svēto garu, tādus cilvēkus vienmēr var redzēt. Viņus vienmēr var redzēt, jo viņi ir dzīvi. Dzīvi, mīloši, spēcīgi. Viņi nekad nekritizē. Viņi nekad neapvaino viens otru. Viņi cenšas tev palīdzēt visās tavās dzīves situācijās. Un vēl vairāk, dažreiz pat viņi iet kaut kam cauri, kādām grūtībām, bet viņi atrod laiku priekš tevis. Un es tādus cilvēkus dzīvē esmu saticis, kuram it kā jau pašam būtu ko risināt, bet viņš vēl iesaistās manā dzīvē un palīdz man. Un tas ir tik svētīgi apzināties, ka tu vari tāds būt priekš kāda. Jo tak svētīgāk ir dot nekā ņemt, vai ne? Svētīgāk ir būt, kad tu kādam esi par svētību. Un dažreiz mēs tā skatāmies globāli, mēs tā skatāmies, kam tad es varētu būt par svētību? Te jau tāpat viss ir svētība. Aizej mājās un paskaties uz saviem bērniem, uz savu sievu, uz savu vīru, uz saviem radiniekiem. Aizej mājās, sāc kalpot. Tā ir īstākā vieta, kur sākt trenēties. Ja tev nav neviens, tad ej trenējies uz suņiem, kaķiem. Es jokoju. Uz kokiem sludim. Kad mēs bijām Amerikā, tāds interesants gadījums bija. Mēs bijām, harizmātiskā draudzē bijām, un parasti tur cilvēki krīt un tā, ja. Un man tāda maz bērniņa, Kristiāns bija tāds maziņš, un Kate bija tāda maziņa tāda, ja. Un viņi atnāca mājās, un pēc tā dievkalpojuma viņi ar tā baigi piepildītie, un viņi to visu redzējuši, kas tur notiek, un viņiem viss tāds interesants, un tā. Un viņi saliek savus mantiņus tādā līnijā. Un tad mans dēls nostājas, viņš tagad es par jums lūkšu. Ja? Viņš tā pienāk, un tā, fire! Tā uguns, un tā viss, ja? Un tās mantiņas viss nogulda. Un es skatos vienkārši, es saku, Dievs, tas esi tu vienkārši, kas pie tiem bērniem strādā, ja? Kad viņus tā piepildi, ja? Jo tāpēc, kad īstenībā nerunā to, ko mēs runājam, cilvēki neskatās to, ko mēs runājam, viņi skatās uz to, kā mēs darām. Mēs varam runāt ļoti plaši, ļoti daudz varam runāt, it sevišķi es. Jā, man jau drīz jābeidz, citādi man būs jāsamaksā par papildus stundām. Papildus stundām, es jokoju, mums ir laiks ļoti daudz. Bet, ka mēs paliekam šajā Dieva garā un vienmēr uzpasējam sevi. Ziniet, tas ir ļoti svarīgi. Palikt Dieva garā un uzpasēt sevi. Jo tev ir jāsaprot. Varbūt cilvēkiem, kas tev ir apkārt, viņiem ir dziļi vienalga tavu dzīvi. Tas ir cilvēks. Viņiem ir dziļi vienalga, kas tu esi, no kurienes tu esi nācis. Un dažreiz mēs tā ieciklējamies uz cilvēku palīdzību, ka mēs esam vīlušies tad cilvēkos un tad visā pārējā. Viss, kas var sevi izglābt, ir esi tu pats. Tikai tu spēj ieskatīties šeit iekšā, tikai tu spēj saprast lietas, ar kurām tu cīnies, caur kurām tu cīnies. Un tikai svētais gars var atnākt tavā dzīvē un izmest to visu ārā. Amen. Mana pareizticīgā draudze. Halleluja. Slavēsim Dievu un pēc tam lūksim.
dzīvības maize, Viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, Viņš ir dzīvības maize, Viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Jēzus, Viņš ir dzīvības maize, Viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Viņš ir dzīvības maize, Viņš mūsu prieka upē, patiesais vārds, kas mums vajadzīgs. Ja tev šodien ir vajadzīgs aizlūgšanas, mēs aicinām tev priekšā, bet mēs izslēgsim tiešraidi. Visi esat svētīti, tie, kas bijāt tiešraidē, mēs jūs svētījam. Līdz nākamajai atkal svētdienai, mēs jūs mīlam, tiekamies citreiz. Un ja jums ir šodien